Kas jāzina par atkārtotu dokumentu iesniegšanu invaliditātes un darbspēju ekspertīzei? Persona komisijā invaliditātes un darbspēju ekspertīzei dokumentus var iesniegt nebiežāk kā 1 reizi 6 mēnešos. Pirms 6 mēnešu perioda personai ir tiesības vērsties komisijā tikai gadījumā, ja viņa veselības stāvoklis būtiski pasliktinājies, funkcionēšanas ierobežojums ir uzskatāms par stabilu un to apliecina medicīniskie dokumenti. Invaliditātes ekspertīzes process tiek uzsākts tikai tad, kad komisijā saņemti visi normatīvajiem aktiem atbilstošie dokumenti. Personas iesniegums ekspertīzes veikšanai, taiskaitā pārstāvību apliecinoša dokumentu kopija, ja dokumentus iesniedz par citu personu. Ģimenes vai ārstējošā ārsta nosūtījums uz komisiju. Ja invaliditātes ekspertīzi nepieciešams veikt kāda speciāla cēloņa dēļ, piemēram, arodslimības gadījumā, komisijā kopā ar iesniegumu un nosūtījumu jāiesniedz arī dokumenti, kas apliecina speciālo cēloni. Atceries, visiem dokumentiem jābūt noformētiem latviešu valodā. Iesniegumam un nosūtījumam obligāti ir jābūt parakstītiem. Ja personai iepriekš noteiktā invaliditāte ir spēkā vēl vismaz 4 mēnešus, komisijai ir tiesības ekspertīzi veikt un pieņemt lēmumu 3 mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas komisijā. Piemēram, Andrejam no 2023. gada 15. maija ir noteikta 3. invaliditātes grupa uz 5 gadiem. Tas ir līdz 2028. gada 14. maijam. Andrejs 2025. gada 5. janvārī iesniedz dokumentus atkārtotai invaliditātes ekspertīzei. Ņemot vērā, ka Andrejam ir spēkā esoša invaliditāte, komisijai ir tiesības ekspertīzi veikt un lēmumu pieņemt 3 mēnešu laikā. Tas ir līdz 2025. gada 4. aprīlim. Jautājumu gadījumā raksti konsultācijas@vdeavk.gov.lv vai zvani 6761 48 85. Iekļaujoši, atbalstoši, būt kopsolī.